Raidījumu uz Meža takas komanda jau no ziemas sākuma seko līdz Dāmu mednieču kluba aktīvai darbībai. Apsveicu jūs ar atklāšanu. Zinu, ka esat ļoti aktīvas. Skatītāji redzējuši jau tātad ziemas medības. Skatītāji šodien redzēs fazānu medības ziemā. Un kādas aktivitātes? Lēnā garā mēs īstenojam savus mērķus, cik pašiem laiks atliek. Dāmu interese ir ļoti liela. Un plānā mums ir dažādi pasākumi, ko mēs plānojam arī turpmāk darīt. Un tas viss ir tādēļ, lai popularizētu medības, lai parādītu, cik tas ir forši. Kati Štērne ir viena no tavām draudzenēm, kur arī piedalījās Dāmu mednieču klubu dibināšanā. Un tā iznāca, ka jūs abas un arī daudz vēl cits no jūsu meitenēm aktīvi darbojās tieši ar suņu audzināšanu, ar medībām, ar suņiem kopā. Kā tu pastāst varbūt tāds galvenos principus, jo daudz mednieki, kuri sapņo par savu pirmo sunīti, tomēr nevar saprast, ko tad viņiem ņemt. Ir kaut kā daži principi, kā izvēlēties savu pirmo suni. Runājot par medniekiem, pirmām kārtām, protams, ir jāsaprot, kādām medībām tu ņem to suni. Jo Latvijā, vispār bijušajā Padomju Savienības teritorijā ļoti populārs ir mīts, ka no jebkura suņa var uztaisīt universāli. Taksis nes pīles, laika tur alās iet strādāt ar bebriem. Jā, faktiski jau katram sunim tas instinkts ir, viņš ir plēsējis pēc dabas. Ja? Bet tāpēc, Eiropā ir gadu desmitiem un simtiem strādāts pie konkrētā darba ievirziena šķirnēm, lai tev būtu smalks instruments. Lūk, tātad, draugi, šajā raidījumā mēs šīm burīgajām meitenēm mēģināsim noskaidrot, kādi pareizie pamati ir jāieliek suņu audzināšanā, lai mūsu kontakts medībās būtu daudz patīkamāks. Ar ko mēs, Linda, sāksim? Mēs sāksim ar to, ka mums pašlaik ir ļoti sarežģīta situācija. Mēs esam manās mājās, manās platībās. Mums ir šeit 6 suņi, 1 mājas suns, 5 medības suņi, no kuriem viena dāma pat meklējās, un šajā vaiprātīgajā haosā mēs mēģinām ieviest kaut kādu kārtību. Ja mēs paskatāmies tajā virzienā, mums ir komanda iedota 2 suņiem. Viens ir veimārietis kates suns un mans vācu medību terieris. Abiem ir komanda guli. Un tā doma ir tāda, ka jebkurā vietā mežā mēs savu suni varam ejot ar pieiešanu atstāt un vajadzības gadījumā piesaukt. Protams, es saku vēlreiz, mums šeit ir bišķiņ emocionāls stāvoklis, bet tik un tā mēs varam nodemonstrēt, kā ikdienā gan mājās, gan arī mežā tās komandas tomēr palīdz. Iedomājamies medību situāciju, ka mēs ejam uz pieiešanu ar suni. Suns man ir vienmēr siksniņā līdzi, man rokas ir brīvas, nekāda problēma. Bet tad es ieraugu stirnu, piemēram, vai meža cūku, vai vēl kaut ko. Medījumu gabaliņu tālāk, un man ir jāpieiet absolūti klusi, un suns iespējams man var traucēt. Tādēļ es sunim dodu komandu vieta, kā tur ir redzams, ka ir mana manta nolikta, un suns guļ pie manas mantas. Vajadzības gadījumā, ka es esmu pagājusi bišķiņ tālāk, tad es varu suni, vai pēc šāviena, piemēram, es varu suni sev piesaukt klāt, un tad mēs varam turpināt medības. Tagad es nodemonstrēšu, kā ir komanda šurp. Mēs to varam darīt gan ar balsi, gan mēs varam to darīt klusiņām. Blakus. Sēdi. Šajā gadījumā, ja es viņas piesaukus klāt, es viņa varu uzlikt siksniņu, un mēs varam iet. Siksniņu, blakus. Mēs medību situācijās viņš uzvedīsies klusi, vienkārši tagad viņam nāk skaņas ārā, jo mums ir daudz cilvēku un viss kaut kas notiek. Un ja mums medību situācijā pēkšņi ir nepieciešamība viņu aizsūtīt atpakaļ uz to vietu, es varu dot komandu, vienkārši mums tagad bišķiņ tālāk, es ceru, ka sanāks. Sirsniņ, vieta. Izklausās absolūti nepieciešama situācija medībās un patikās, ka viņš neraus tev arī. Viņš ir mācīts. Jā. Viņš ir mācīts, bet šajā gadījumā viņš, kā vācu medību terieris, kurš ir universāls, tās šķirni ir radīti universālām pielietojumām medībās, viņš klausa
mani, kad es dodu komandas. Mežā, kad ir medību situācijas, viņš pats domā ar savu galvu, viņš novērtē. Bet viņš atcerās to, ka viņš medī man, nevis sev. Un līdz ar to, kad tiek atrast ievainot lapsi, piemēram, tad viņš to lapsu nevis nokož un aizskrien projām, bet viņš aprēja līdz mirklim, kad pienāk cilvēks klāt. Jeb arī putnu viņš var atnest man. Tagad mēs redzējām skaistu rezultātu apmācībai. Es pieņemu, ka tas ir aizņēmis gadus un ikdienas darbu. Ja? Varbūt mēs visi, protams, nevaram izstāstīt, bet par šīm niansēm. Nu, ir jāsaprot, ka ir jāiegulda kaut kas, lai dabūtu atpakaļ. Pašus pamatus sunim, kucēnam, kad paņem, liek apmēram pamatus apmēram 6 mēnešus. Tas ir tā pamat paklausība. Protams, liek klāt tās medību situācijas pa bišķiņam. Pēc tiem 6 mēnešiem vēl piemācot to vēl līdz gadam, tas darbs notiek ļoti intensīvi, uzmanība ļoti lielā mērā tiek veltīta sunim, bet pēc tam ar laiku tu sāc to ieguldīto darbu saņemt atpakaļ. Protams, ikdienā ir jāievēro konsekvence. Suņa apmācībā konsekvence ir pats galvenais. Ja šurp ir šurp un sēdi ir sēdi, tad neviens cits ģimenē vai draugi šīs komandas dot nevar. Un tas ir pilnīgi aizliegts, un es kategoriski vienmēr saku, ka nedod sunim komandas, viņam tas tev nav jāklausa, viņam ir mani jāklausa. Tad tikai viens saimnieks šīm komandām, jā, tomēr? Ja cilvēks saprot, ko viņš dara un dod pareizās komandas un var panākt to, ka tās komandas tiek izpildītas, tad es savu sunu uzticēšu arī katei. Tāpēc, ka viņi saprot, pa ko ir runa, vai tev, piemēram. Bet, ja cilvēks nesaprot to komandu jēgu, viņš ļaus arī neizpildīt līdz galam. Un tieši tā, ja ļauj neizpildīt, tad tā ir problēma. Tādēļ mums mājās ir situācija, ir šurp ir tur, tad man ir sava komanda pie manis, kas tiek pildīta vienmēr. Un citi neizmanto. Un citi viņi neizmanto, tā ir slepenā. Nu jā, kā mednieki jau ar taviem vējmāriešiem ir pazīstami, ir redzēti. Un es zinu, ka tu arī ļoti daudz darba esi ieguldījusi, lai viņus izaudzinātu par tādiem suņiem, kā ir. Šodien Arčibalds tev līdzi, jā? Ko tu mums domā parādīt? Nu, šobrīd es viņu piesaukšu. Tā, kā Linda teica, ja medībās atkarībā no tā medību veida var būt dažādas komandas. Teiksim, Lindai paceļot roku uz augšu ir tā kā šurp, man ir paceļot roku uz augšu noguldīta. Teiksim, suns kaut kur laukā tālumā strādā, un man tajā brīdī viņu vajag apturēt. Vai, piemēram, ir kaut kā tāda situācija, kad es saprotu, man vajag, lai viņš apstājās tur, kur viņš ir, tad ir komanda down. Tu vari gan ar balsi, gan ar... Es varu balsi, es varu ar svilpi, es varu ar roku viņu noguldīt. Ja? Un es vienkārši tūlīt parādīšu, kā tas ir. Ai, kāds malas. Nu jāiedod našķis, tāpēc, ka sunītis strādā, ilgi gaidīja. Faktiski visa apmācība balstās uz našķu beigās, kā, jā? Nu tā ir balva, no sunim ir jāsaprot, par ko viņš strādā. Tagad viņš skatās uz kabatu, jo viņš labi zina, ka man vēl ir. Mēs daudz strādājam, našķi bieži vien ir, teiksim, tagad viņam 7 gadi. Viņš ir ļoti daudz ko iemācījies, viņš ir ļoti pieredzējis suns gan medībās, gan sadzīvē, gan izstādēs, gan viskaut kur. Kontakts ar suni, ar kucēnu ir nodibināms ļoti vienkārši. Tad, kad kucēns ir mājās, viņš ir iemācījies savu vārdu. Viņš zina, ka cilvēkam var būt kaut kas garšīgs. Nu, mēs jau vienmēr pacienājam, ne? Bet tas našķis ir jāizmanto nevis tā, sunīts grib ņammāt, jā, iedodam. Nē, vienmēr vajag pateikt sēdi, guli, pasaukt pēc vārdē, tas ir maziņš kucēns, kurš vēl neko nejēdz, jā. Un kontakts ir iemācāms tā, ir kucēns, viņš neko nesaprot, viņš zina tikai šito smaržu. Sēdi. Un elementāri, man rokā ir našķis. Kucēns sēž man pretī, es viņam iedodu paošņāt, pieliek pie mutes. Tajā brīdī, kad viņš paskatās man tieši acīs, es uzreiz iedodu našķi. Tas ir kontakts ar saimnieku. Pirmie soļi. Faktiski. Pirmie soļi, jā. Tas ir galvenais, tas ir tas pamat kontakts. Jo kontakts ir skatiens. Tad svarīgs ir acu kontakts, jā. Un aizvien ilgāk mēs turam to pauzi, aizvien ilgāk viņš skatās tieši acīs, saka, jā, tas ir tiešais apdraudējums plēsējam. Nav tas tiešais apdraudējums. Tas ir kontakts. Viņš vienkārši nemāk ar cilvēku komunicēt, bet mēs viņam iemācām, ka tas, ka mēs skatāmies acīs, nozīmē našķi. Un tad pēc tam, kad es, piemēram, pasaku, tur nosaucu vārdu, viņš pirmām kārtām paskatās uz mani, viņš paskatās man acīs un koncentrējās, viņš gaida. Viņš gaida vai našķi vai nākamo komandu. Katru ziemā mums bija iespēja piedalīties ar Dāmu mednieku klubu kopā fazānu medībās. 2 vārdos fazānu medības priekš
treniņa priekš medībām šim sunim Latvijā. Kā tas tev izstāsta? Labi? Nu, fazānu medības Latvijā objektīvi šobrīd ir vienīgais lauka putnu medību paņēmiens un iespēja, jo irbes medīt ir aizliegts un slokas medī rudenī savādāk. Jā, tā kā putnu suņiem komerciālās fazānu medības ir tas vienīgais variants, kā trenēties. Pirms tam ir vajadzīga sagatavošana, zinām, jā, lai suns vispār saprot, ko viņš meklē. Priekš tam viņu māca ar medījamiem putniem. Un tad, kad nonāk medībās, viņam ir jāprot sameklēt tā smarža, jāprot apstāties un neklupt virsū tam putnam, kurš iespējams ir ieķēries krūmos. Un nav jābaidās no šāviena, tās ir galvenās lietas, un, protams, paklausība. Kādu uzdevumu mēs tagad sagaidām no suņa šī mastā, kas viņam būtu jāizdara? Jā, mastā iekšā iet putnu suņi. Jā. Viņa uzdevums ir novost putnu, jo bez suņa deguna viņa atrast praktiski nav iespējams. Uzdevums ir apstāties, parādīt dzinējam. Ja mēs nemācam suņus vienkārši triekties, viņiem ir jānostrādā tā kā jānostrādā. Jāapstājās pirms putna, nenobiedējot. Dzinējs pienāk, vai nu dod komandu, vai nu, teiksim, viņš redz, ka fazāns neceļās, var sakot, viņš varbūt iepiņķerējies vai kā visādi var būt. Tad pieturot suni, pats ar kāju izkustina putnu, lai viņš paceļās. Visi dzinēji skaļi bļauj. Fazāns lido, fazāns, lai medniekiem uzreiz ir uzmanība, lai ir tāds, atrakcija faktiski. Jā, tas ir fazānu medības ar dzinējiem vienmēr ļoti jautrs pasākums, jā, jo putni ceļās bieži, visur kliedz. Lūk, un tad, pat cik mums nav neviens pointers, kas tā kā nenes medījumu, jā, tad šie suņi arī pienesīs visticamāk fazānus un mēģināsim viņus visus savākt kaut kā un pēc tam nogādāt malā, atdot medniekiem. Hop! Aiziet meklē! Hop! Aiziet, dzinēji! Hop, 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 hop! Viņam šausmīgi nepatīk daudz spāles. Davai, dod! Dod, Pelīt. Ai, молодец, ищи. Фазан! Pirmais pudurīts liekas izdzīts apsties. Meitenes ir izšāvušās. Bet man tev tāds jautājums. Vispār putnu suņi mums Latvijā vien brīd bija galīgi tāda švaka tēma. Kā tev šķiet šobrīd vispār, kur tā perspektīva slēpjās putnu suņiem? Mums jau tā situācija ir ļoti sarežģīta, jo mums praktiski nav lauka putnu, ko medīt Latvijā. Tad fazāni ir viena no iespējām, kā var šīs medības ar putnu suņiem baudīt. Protams, vēl ir pīļu medības rudenī, kur bez suņa nevar nekādīgi iztikt, lai putnus atrastu. Tā kā šī ir tāda lieta, kas ir jātīsta, bet tas, protams, prasa milzu darbu, jo strādāt ar suni, tas ir daudz laika, daudz darba, bet gandarījums ir. Es šodien neizšāvu sekmīgi nevienu reizi, bet mans vācu medību terjeris atnesa man aportēja 2 putnus. Dod. Dod, labs. Un suns vienmēr ir jāsamīļo par to, ka viņš ir labu darbu izdarījis. Linti krīt nost. Liec mierā. Šodien pirmo reizi jauno hantloku testējam. Viņam bija vecais modelis Siksnai, tagad ir jaunāks. Pagaidām strādā ļoti labi. Tikai, protams, vienmēr vajag telefonam ārējo akumulātoru, jo GPS ļoti daudz. Liec mierā! Pastāst par šiem te apmācības gadžetiem. Ko vispār var izmantot, kādas ir iespējas?
Pirmais jau jāsāk ir ar pamatu paklausību bez gadžetiem. Sunim ir jāiemāca pamatu komanda, sēdi guli vietā, stāvi šurp, kas ir komanda, kas izglāba dzīvību patiesībā. Sunim var izglābt dzīvību. Pēc tam jau tie gadžeti jau nāk klāt. Piemēram, man ir sauc viņu pa tālvadības pulti, bet es viņu sāku lietot tikai tad, kad suns jau ir pamata apmācīts, un tad es vienkārši viņam uz komandu šurp ar balsi vai ar žestu pielieku klāt vibrāciju vai skaņas signālu. Un tad man nav jāsteigā pa mežu un jābļaustās, ja man suns 300 metru aizskrējas. Tālākā distancē. Es vienkārši varu klusiņām viņu piesaukt klāt, bet ar šiem gadžetiem ir ļoti uzmanīgi jārīkojās, jo suni var ļoti ātri sabojāt. To nevajadzētu darīt tādā brīvprātīgas režīmā, lai Nē, tas ir pakonsultēties. ļoti kontrolētos apstākļos. Man tas ir tikai uz vienu konkrētu mērķi. Komandu. Ne sodīt, ne koriģēt, vienkārši atsaukt, šurp. Viena komanda, jā. Un tad es varu brīvi justies jebkurā vietā. Es viņam pašlaik brīvi ļauju staigāt, un es viņam iedodu signālu, vibrāciju. Tikko izdarīju. Es parādu viņam komandu. Roka augšā, jā? Roku parādu blakus. Ai, labs mums! Malacīts! Brīvi! Elementāri. Ne sunim diskomforts, nekas viņš zina. Ir arī otrs ir skaņas signāls, var dzirdēt. Pīkstiens, jā. Pīkstiens, un viņš arī nāk. Pie manis. Labs, bet vienmēr ir jābūt konsekvencei. Ja tu sauc, tad līdz galam. Jo vibrāciju pārsvarēs viņu izmantoju tā kā savas zonas iezīmēšanai. Ja viņš iet pārāk tālu, kā es vēlos, viņam iedod vibrāciju, viņš saprot, ka nav tālāk jāiet. Ja man viņam obligāti jāatnāk pie manis, tad ir skaņas signāls. Tagad ļoti svarīgs moments uztaisīšu kāds portretu. Tā, ķeramies klāt pie paraugu demonstrējumu. Tātad, kā es teicu, putniņš ir būrītī. Putniņš mums ir būrītī, tā ir paipaliņa. Nebrīvi audzēti, jo savvaļā Latvijā viņas nedzīvo. Un mēs viņu noliksim zālē, kaut kur tādā vietā, kur suns viņu uzreiz nevarēs ieraudzīt, bet būris viņu pasargās tā kā no nāvis iespējamās, jo putnas suns ir mācīts un medībās iet, viņš zina, kas viņam jādara. Un ja tas putns nelido projām, viņš domā, ka viņš ir savainots un viņu vajag savākt. Tas ir points. Ai, labs suns! Ai, malacis, jā! Pil! Labs, viss malacis. Tā kā sunīts savu darbiņu ir izdarījis, ja? Jā, un tā komanda beigās es viņu paslavēju par to, ka viņš tā kā paliek uz vietas. Jā. Un pēdējā komanda Pil, tas ir starptautisks vārds, kas nozīmē cel. Tas ir, par ko mēs runājām, pierādās, ka paklausība neiznīcina medību instinktu. Paklausība ļauj medību instinktu ielikt rāmjos tā, lai suns strādātu cilvēkam. Bet putnu suņu trenēšana, laikam, tas ir tāds viens no augstākajiem pilotāžiem vispār. Tur ir ļoti daudz komandas. Tas ir viens no augstākajiem lidojumiem, jo jābūt ir absolūtam kontaktam. Tā kā tu stāstīji, ir jāstās acīs, un tas ir pilnīgi savādāk. Ko mēs nākamo darām? Mēs mēģināsim mazam sunītim iemācīt meklēt asinspēdu. Manā rīcībā ir nonācis 3 gadus vecs Džeks Rasels, vārdā Buča, meitene, kurai medību pieredzes iepriekš nav bijis praktiski vispār nekādas. Džeks Rasels ir medību šķirnes suns, kas ir uztaisīts par dīvānu suni vai suni vecmāmiņām, bet ņemot vērā viņas raksturu un to, ka viņi ir nonākusi mednieku ģimenē, mēs taisam nelielu sociālu eksperimentu un gribam iemācīt šim sunītim pašus pamatus, jeb meklēt asinspēdu. Tam ir vajadzīgs sunītis, ir vajadzīga siksniņa, šņore, desa un medījuma detaļa. Iepriekš nomedīts buciņš, kas ir buciņa kāja, kas ir tagad atsaldēta. Tie ir paši pamati. Desa ir tas, ko viņa zina un kas labi smaržo. Kāja, viņai ir kaut kas absolūti jauns. Un mēs šīs abas lietas savienosim kopā tā,
lai viņas sākumā ejot meklēt desu, pieķert klāt arī šo smaržu. Un tad kopā to visu saliekot, mēs pēc tam varam laiku noņemt nos desu, pielikt klāt asinis, desa beigās, un beidzās ar to, ka desa ar laiku pārvēršās tikai un vienīgi par kārumu. Mēs izvēlamies pašlaik vienkāršāko vietu. No paša sākuma tas viss notiek absolūti elementāri un vienkārši, lai suns saprast, ko no viņa grib. Vienkārši pa taciņu pavilkšu to bišķiņu uz priekšu un pēc tam ļausim sunītim to visu atrast. Nu, tagad suns ir ieslēdzis meklēšanu. Deguns ir zemē. Viņa meklē pēdu. Viņa var kļūdīties, protams, bet viņa visu laiku atgriežās atpakaļ. Mēs viņai absolūti netraucējam. Suns pirmo reizi mūžā ir sācis izmantot degunu tam, kam tas deguns ir domāts. Neko. Nāku, kas te ir? Ai, labs sunis atrādā! Ai, labs suns atrādā! Ai, labs suns atrādā! Ai, malacis! Nu, tagad obligāti balviņa, jā? Tagad, protams, ir balviņa. Protams, desa ir visgaršīgākais tajā pasākumā. Un to buku kāju arī tu viņai mēģināt parādīt, jā? Tagad jau tas galvenais ir tas princips, ka viņi saprot, ka viņi ir kaut ko atradusi. Šķirnes suņi, tie, kas ir radīti tieši asinspēdai, tie var atrast asinspēdu pat pēc 48 stundām. Šajā gadījumā mēs runājam maksimums pat 3-4 stundām tieši pēc šāviena veikšanas. Mēs varam aiziet un medījumu atrast. Ja medījums jau ir aizgājis un šis suns nav spējīgs to izdarīt, tad jau mēs varam meklēt profesionālo asinspēdu suņu palīdzību. Nu, jā. Kā tavs suns jau pieaudzis un labi apmācīts un skaisti pilda komandas, bet noteikti daudziem medniekiem ir jautājums, kā līdz tam nokļūt. Kad sunīts ir pavisam maziņš un mēs tikai sākam šo te apmācību, pamatlietas, ja, tā, šurp, sēdēt, gulēt, nu, kuri tie galvenie soļi, kas jāievēro sākumā? Tagad jau tas izskatās skaisti, protams. Nu, faktiski medību sunim tā pavisam pa lielam 2 galvenās komandas. Ir gulī vai stop vai stāvī, nu, anyway, kas viņu apstādina, ja? Uz vietas aptur jebkuros apstākļos un šurp. Lai tu viņu var dabūt arī tāpat jebkuros apstākļos atpakaļ. Atsaukt, jā. Jā, šurp māca, labākais ir sākt uzreiz, pašā agrā bērnībā, pastaigās, laukā, vienalga, kur tu suns kaut ko dara. Tu pasaki šurp, piemēram, un tikai tajā brīdī, kad viņš uz tevi paskatās, mūc no viņa. Kad viņš pietuvojās, iedod viņam našķi, paslavē un palaida. Tad ir jāmūk, lai viņš asociē to vārdu šurp, ka viņam ir kaut kur jādodās. Kad saimnieks, jā, ja viņš nenāk. Ja viņš nāk, super. Bet tik un tā, pat ja kucēns, teiksim, agrā bērnībā ir ļoti labi nācis uz vārdu vai uz komandu, tad pienāks tas moments, kad viņš nenāks, jo suņiem ir arī pārējais vecums. Man ir jāuztver tas moments, kad viņš sāk domāt ar savu galvu. Jo, kad viņš ir maziņš, viņš instinktīvi seko barvedim. Nu tā, vienkāršojot, jā, bet tad, kad viņš nāk pieaugušāks, viņš saprot, viņš ir ātrāks, viņam ir oža, viņam ir dzirde, un viņš ir pārāks par savu saimnieku. Un tajā brīdī ir jāspēj noturēt līderu pozīcijas. Un tas ir našķis, tas ir izmantošana, šī instinkta izmantošana, ja, ka viņam jāturās ar bāru kopā, bārvedis mūk, viņš seko. Ja skriet virsū, lamāties, ķert viņu vai ar našķīti, reku man ir našķīts, ja tas nav. Tas nestrādā, jā. Rezultātā viņš necienīs, viņš nepildīs komandu. Un faktiski mukšana ir tas labākais variants, bet mukšana nevis tā, apmēram es no tevis bēgu, un lai tu tagad sajūtu, cik tas ir briesmīgi, ja, bet tā ir rotaļa. Viņi ir kā bērni, tā kā rotaļā. Skrien, viņš paskrien līdzi, ai, malacīts, iedod našķīti, apturi, pieņemsim putnu, sunim ir svarīgi. Tajā brīdī, teiksim, nu, paņem viņu, viņš atskrien, ja, paņem viņu, hops, nosēdina, malacis, labi, ja, jo šurp, un teiksim, putnu suņiem māca šitā pienāk. Teiksim, suns stāv, tev ir našķis, tev ir kontakts, es esmu piesaukus, tev ir kontakts, ja, tev ir našķis, tu parādi pa ošņā un saki sēdi, un nevis sēdi, viss, mehāniski. Pai viņam virsū, jā? Es eju viņam virsū, viņš atkāpjoties, tikko viņš ir apsēdies, es viņam iedodu našķi. Nav ar roku nekas jāspiež? Nav ar roku jāspiež obligāti. Var, bet tas strādā savādāk, jo vairāk tu suni spied, velc, grūd, jo lielāk viņam ir pretestība. Un labi, nākamā komanda gulēt. Nākamā komanda ir guli un, teiksim, gula attālumā pieņemsim, ja. Protams, viņam sākumā ir jāiemāc, ko tas nozīmē. Guli, var pielikt šitā.
šeit viņam šajā vietā, nevis te viņš pretosies. Šajā vietā, ja spiež, viņam nav spēka pretoties. Viņam tu spied uz kaklu uz leju, malacis. Un viņš vienkārši apguļās. Kā panākt to, lai viņš arī turpina gulēt? Uzspiežam šeit, viņš pretojās. Viņam visi šitie muskuļi ir pret tevi. Ja tu uzspied šeit, viņš nevar tā pretoties. Kā panākt, lai viņš guļ? Nu, pirmām kārtām iemācam guli. Viss, guli. Ja tu celies augšā, viņš ceļās līdz, noliec atpakaļ guli un tūri, kamēr nav pretestība vairs, teiksim. Viņš paliek, ja? Pieceļamies sākumā, mierīgi suns guļ. Viņš, teiksim, skatās vai neskatās. Malacis, labi paslavējam, bet pieturam. Tāpēc, ka viņš var izdomāt, ka paslavēts ir brīvs. Nē, mēs pieturam, guli, atkārtojam komandu. Atkal pieceļamies, noturam pauzi. Vēl vienreiz, guli. Viņš saprot, viņa ātri saprot. Guli, paliec te guli, pieturam, piespiežam, atkārtojam komandu ar žestu vai ar vārdu. Viņš tagad domā, ka viņš kaut ko slikti ir izdarījis. Paejam nost. Nofiksējamies, atnākam apakaļ, našķis, guli. Atkal visu daram ļoti mierīgi, bez steigas, neskatoties sunim acīs. Jo skatoties acīs, mums tas kontakts ir iemācīts, viņš var domāt, ka ir jāsako, viņš var kaut kā reaģēt, viņš domā, ka, teiksim, tu ej projām jānāk līdzi vai būs rotaļa vai vēl kaut kas. Nofiksējamies attālumā, pienākam, nu jau no priekšas, teiksim, guli. Nu, viņš ir apmācīts, viņš paliek ilgi. Es varu paiet nost. Ar to iešanu nost ir tā, ir visu laiku, jā, nu, tā kā nevajag skatīties acīs, nu, teiksim, var skatīties sunim pāri galvai, mēs vienalga redzam, ko viņš dara, ja? Ir jāskatās, kā viņš reaģē. Ja viņš sāk celties augšā, tas nozīmē, ka viņš ir gatavs jau skriet. Var atkārtot komandu, ja tas nostrādā, ir ok, tad nofiksējies, un pēc tam uzreiz nāc atpakaļ iedot viņam našķi paslavēt. Vai arī nāc atpakaļ un noliec viņu atkal guli. Jā, un šitas ir down, šitā māca down. Jau pavisam drīz pīļu medību sezonas atklāšana, tad dzinēja medības. Protams, asinspēdas suns mums nodara te cauru gadu. Novēl, draugi, jums atrast savu draugu, savu medību biedru. Un, kā teikt, paldies, meitenes, padalījāties savu pieredzē. Ne pūkas visiem!